esmu viens no 371 battle organizatoriem. Pūce, vai mēs varam iedot maksimālu troksni? Ejo, tas ir 4. grupu etaps, un tas ir viens no pēdējiem grupu etapiem. Tāpēc, battle reperi pa labi, pasaki, kas tu esi? Darījuši šautauts visiem, kas ir klubā, īpaši šautauts 3 cilvēkiem, Laurai, Alīnai un Kristiānam, pārējiem priecīgu Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu, yeah? Ļoti labi. Ok, reperi pa kreisi. Pasaki, kas tu esi? Dzēnis, reprezent Jūrmalu 2016. Sab. Iedodam troksni Jūrmalai! Ok, Melo Shake. Pirmais, kurš šāk, ir Darijus. Tāpēc, Darijus, pirmais pants, pirmais rauns ir aiz tevis. Melo Shake, mēs sākam. Yeah. Kad es saku Darijus, visi gaida karstu repu, kad tu pasaki Dzēnis, neviens bļa nezin, kas tu esi, sevi pazemo, tev laikam ir fetiš, tavi teksti kā tavs loceklis, nevienu tie nepš. Tu šito nespēsi norīt, it kā tev būtu angīna, pēc betla jau Dzēnis stāvēs uz vantīm, Darijus pie Miķa, tas ir kanibāl reps, Dzēnis pūcē, veci, tas ir animāls seks, šis nav nekas, varu bliest, vēl trakāku horror, kad man uz pantus nāksies cenzētākā Japāņu porno, jo kad atveru muti, esmu vulgars un slims, Dzēnis atver muti tikai, lai sūkātu pimpi. Necenzētus vārdus lietot nedrīkst vai drīkst, redzi Latvijas scēna, betlu repam par mīkstu. Ja es teiktu visu, kas man uzmēlas kā modelis, tad es pārkāptu visus blētikas kodeksus. Pohuj saku, ko domāju, neesmu gļēvs, esmu pusīs tikai tad, ja esi tas, ko tu ēd. Pohuj saku, ko domāju, neesmu gļēvs, esmu pusīs tikai tad, ja esi tas, ko tu ēd. Pants. Ok. Tas bija diezgan fresh, bet iedosim pirmo raundu Dzenim. Tāpēc iedodam maksimālu troksni Dzenim pirmajam raundam, pirmajam pantam. Melo Shake, vārds ir aiz tevis. Okay. Tavu nervu sistēmu kā aģents es aiznesu 4 pantus, es aizdegšu tā kā advents vainagu, un es zinu, kad iezvai šeit pie piespēles tiksi, vismaz zapļu tu vairs nebūs, reizes jau ieslēdza miķi, lai misenē paliek visas fišas, ko saliec, jo, kad dzirdu tevi bītā sirdī slikti man paliek, tev vajag izsīkt kā paliem, ja esi izmisis mazliet, man ir tik slikts manieres nāk čirks tev apgriezt, bet skaties, man ir vēl idejas pāris, mani pavada eskorts, kad no rajona es izvadu bārus, tie ir vietā, kā tos piegādās Tetshems, kamēr tu esi iemesls, ka ļaudis neieredz reperus. Tā fiška par zaļknābi, ja tev nelikās cool, tad atceries, ka vienmēr vari pelikāns būt, un manu tehniku jūt, kad Dzenis drebina pūci, un tas ir 2 reiz vērtīgāk par Lemberga hūti, man tie deniņi kūp, tu nevar labot tā kā bērnības kļūdas, vai to kā Darijus, te neritmā būs, bet ja sas par tevi zibens zini, veica to Zeus, un varu derēt savus pantus, atkal beigs ar ev, pants. Ok! Reāli troksni Darijusam, 2. pants pirmajā raundā! Melo Shake, aizjūt! Yeah. Ok. Yeah. Visi, kas ir klubā, tagad paceļam rokas, visi, kas ir pie ekrāniem, tagad paceļam rokas, visi, kas grib karstu repu, tagad paceļam rokas, rokas gaisā visiem, kuri grib, lai Dzenis iet prom, nāku parādīt līmenī visiem, kuri man ticēja, kamēr tev un taviem draugiem nāku parādīt izēju. Tu drāz reperus, bet tikai savās domās, vienīgais caurums, ko tu drāz, tas ir kokā, un uz brīvrunu projektu, bļaļ, pag, yeah. Ok. Tu neesi reperis, tikai balamuti.
Tavs augstākais tituls ir gada putns, gada dusmu. Esmu drusku iedzēris, tāpēc Zenis mani redz tā kā putnu biedēkli. Ar katru betlu eju dziļāk un dziļāk, jūs labi izņemat līkumus, bet es perfekti katru virāžu. Nahuj rokas man samērēs, tusiet pat taisnos finālu. Es neesmu zoofils, bet šo dzēni es izdrāzu, ej. Viņam atbild pirmajā raundā. Dzenis, ierodam Dzenim maksimāli troksnē! Melo Shake, aiziet! Tu grības kā pontons, ja tev plūsma pa priekšu, kad ir jāatnāk betlot, tev ir grūta kā diena. Tu esi kā botoks, kā uzmanās lieki, bet es būšu pats kosmos, ja tu jūties kā dievs. Tu liec nereāls bombas, kad kā telegrāfi kodē, ķipa debes krāpjas nones, tomēr nemeklē problēmas. Neesmu atrietums cīts, drīzāk patiesas mīlas, tevi patriekšu drīz, tā ar galiem pa dzīvi un taviem faniem tev līdz un tavu aktieris mīl. Tu nespēj mani novākt, jo šeit palieku dzīvs, bet viņam vajag 5 soļus, jo ir jādod parāds kādai pārdevējai, kura viņam pārdeva cīgas. Nav jau arī tā, ka es tev uzklupis būtu, man nav laika tam, man jāguļ ir zem bubuļa gultas. Un tas, ko teikšu tālāk, tev tā ērmīgi paliks, un tā papišana betlā tev būs bērnības klasika. To tā lecīgi pasaka, ka nāku reperus izmest. Mana klāde, kad es rakstu, ir kā Grendlands klimats, šī nav prieka veists, bet es tevi aizsūtīt paspēšu, un es būšu lietpratējs, ja tas tavs uguns ir jādzēš. Tas bija pirmais rauns! Ierodam troksim pirmajam raundam! Karsti. Nē, nu, godīgi. Karsti, un that's the facts. Ok, otrais rauns, otrais beats. Tāpēc aiziet, Melo Shake, mēs gaidām tevi. Let's go! Yeah. Veci, pēc šitā sūda tev nāksies emigrēt. Yeah. Ej. Veci mani panti lipīgāki par uzlīmēm. Tavu pantu laikā publika iet uz pīpēt. Kad es skaitu pie miķa, vienmēr dzirdams ir atbalsts. Kad tu skaiti, ir tāds klusums, ka ir dzirdama atbalsts. Tāpēc noliec mikrofonu un uz naļiku neceri. Tādu dauņu dēļ man kauns ir, kā es saucos par reperi. Tavu betlu paklausījos, es tu leizī. Tava mūzika lielākā dirsā nekā ņūvēvi. Kur šeit mīš? Ko? Es vai Dzenis kārtējs putins, kuru atstāšu kā izbāzeni. Veci dirsā tevi, skaties kā šo vajag darīt, tu esi lupatā, ar kuru nāku izslaucīt pagrīdi. Vajag man piķi kapelēm to sieru, atnācu sabojāt pelēku dienu. Dzenis man teica, ka nespēju bliest, atnācu parādīt nejāgam vietu. Es te plūstu gluži kā ūdens uz lamināta, taisu gaļu, kamēr jūs taisat pusfabrikātus. Ej! Ejo, vienunam reāli darījusam troksnē! Ok, otrais rauns. Reāli Dzenim ir jāatbild uz šito te visu, ko Darījus reāli ir pateicis. Tāpēc reāli Melo Shake aiziet. Iedodam troksim Dzenim! Let's go! Man vienalga pat, ja skaiti kā pluss, kad man prasa pateikt kaut ko stulbu, es saku Darījus. Bet šitā visa sirdī invalīds būsi, un es pat nekliekšu uz tevi, jo to izdarīs pūlis. Atnāci šeit, lai tev aizliktu padomu, ja tu domā viegli būs noliks karoti par skaļu. Tur nerunājiek šliķis, jo tu aizmirs paroli, bet no sava profila iekš pūla balsoja par mani, ok? Jā, man ir vēl iemesls 100, ka esi pakaļ darinājums, tā kā ieņemts caur dīrus, tāpēc teicu. Varu vēsi gremdēt, jo tu runā par lietām, kuras neesi pat redzējis. Tu nojūgtos, ja redzētu to Britona dzīvi, kura ieroj tevi iekšā tā kā zirnekļa tīkli. Ja tu redzēji to filmā Sveču kino, nav īsts, bet ja būtu, tu brauktu ar to Zibens Makvīdu. Man ir skaidrāk zināms, ko tu minēji, sesi, cik tu rindas bizīja katram betlam, vidēji 4. Tā kā taisnā tiesā, noliegumus vajag vēlāk, jo kā skutelis es būšu noziegumam pa pēdām. Pants. Ok, Darījus, aiz tevis ir pēdējais battle pants. Iedodam Darījusam troksnē! Melo Shake,
Gaidām bītu, aiziet! Hey. Tu esi kārtējais repaks, kam teksti šķidri kā feirī. Kad es paņēmu miķi, esmu slims kā šeidī. Ar stilu daudz veidīgu, gluži kā Jay-Z. Metu karstas rindas un es piedražu mainstreamu. Bez dirst, ka tevī mājo Remzija naids. Pēc vienas lodes dzenis pazudīs kā Bembija smaids. Veci nolēc mikrofonu, jau sen bija laiks. Tu neesi reperis, bet gan boksa mais. Es biju underdogs, bet tagad mainos lomas. Šķiet jūs atnācāt boksēties, bet es itu zem jostas vietas un to, ka bliežu. Par jums visiem labāk šaubu nav. Pēc batla ar mani tu dabūji galvas traumu. Bļaļ. Yeah. Pēc batla ar mani tu dabūji galvas traumu. Es te kožu kā lauvas. Bļaļ. Yeah. Nebūs. Reāli pēdējais rauns, pēdējais pants uz L-ground beatiem šajā reāli batlā ir Dzenis. Iedodam Dzenim lielu doksni! Let's go! Darijus, dabļa pisto knēveli, es to uzšķilšu liesmu tā kā spička ar zēveli, večuk. Tu pat nedarētu mainstream popā, es pēc battle iemetīšu tevi baby boksā. Man ir crazy nostāja, ja tu batlot nāc mācīt. Pirms tu batlot nāc mācīt, mācies tekoši lasīt. Vergoju naktīs, lai tu batlojot nogurtu. Tev vajadzēja palikt mājās, tur repot pie spoguļa. Ne gudrāks, ne niknāks, bet uz urāja vispār. Man jāsit tevi krustā ar krustnegliņām. Es nezinu, es dzīvoju ar to sentēvu teksmi, kā tu rakstītu tekstu, ja tev atslēgtu neitu. Tu rautu kolakā, jo labāk to protu. Tu pat kļūmanim šeit pieteicies par labo roku, ko? Okei, tu saka, ka sinu preci, tu esi tik stūrgalvīgs, ka puškām ir rikošets. Kad esmu šeit, man apkārt sarodās puldis, viņš šaukoja tos betus, lai tik sajustos kā 8. jūdzē. Esmu straight kā no 10 līdz 2, jo veids tā ir izvarošana. Ja Dzenis ir pūcē, pants. Iedodam troksnišam batlu! Ok. Tagad reāli ļoti interesanta lieta. Ja pienāks vārds žūrijai, un mēs sapratīsim to, kas uzvarēja. Līdz ar to pirmais, kas pateiks, ko ir redzējis un ko ir dzirdējis, ir punkts uz I, kreisā krasta dalībnieks, talantīgs mūziķis. Iedodam viņam troksnī! Pucē! Kā jūtamies? Tātad battles. Bija daudz nepilnības abiem. Bija daudz lažas. Tā, sāksim no pirmā raundā. Tātad pirmajā raundā, kā piemēr, Darijus iesāka ļoti labi. Pirmā raunda, pirmais teksts bija ļoti spēcīgs, ļoti daudz spēcīgu punchline. Un īstenībā ar katru šito pasākumu, man liekas, ka Dzenis paliek spēcīgāks. Viņš advancējās gan flow ziņā un arī pārliecības ziņā. Pirmais teksts man likās ļoti spēcīgs. Darijus, jā. Dzenim arī bija ļoti spēcīgi, man likās. Patika daudz kas, bet vienīgais daudz spēcīgāk punchline likās Darijusam tieši pirmajā raundā. Otrajā arī bija žēl, ka tu aizmirsti savējo tekstu, bet tā kopumā likās arī diezgan labi izpildīja. Man ir grūti izlemt īstenībā šī te visā. Dzenim tieši otrā raunda, otrais teksts likās arī noslīpētāks, bija mazāk nepilnību, bija mazāk aizķeršanās. Un es joprojām domāju, ko es darīšu šobrīd. Kā jums liekas, ko es darīšu? Nē, īstenībā, nē. Es domāju, ka es atdošu savu balsi Darijusam, jo viņš es sajūtu vairāk enerģijas no auditorijas uz viņu pusi, daudz spēcīgāki punchline, un arī visi flowi man patika labāk, un ritmiskā ziņā bija interesantāk. Dzenim man patikās bija
ar balsi labāk nostrādāja, bet kopumā man liekas, ka vinēja Darījus. Paldies! 1-0. 1-0. Reāli 1-0 Darījusi priekšā. Bet tas nav arī viss, jo mums ir vairāk reāli žūrijas locekļi. Un nākamais, kas domās, ko viņš pateiks, ir jauns žūrijas loceklis, kas ir PKI Morālā Inde. Arčijs! Ir troksta Arčijam! Čau visiem! Iesākumam es gribēju kopumā pateikt, kā es vērtēju šos dalībniekus kopumā. Ir tā, ka Darījus man ir viens no tā kā underdogiem un tāpat laikā favorītiem šajā batlā, jo viņš raksta tos battle bārus, ko citi neraksta. Viņam ir tie punchline, kas riktīgi sit, citiem ir tāds, ka, jā, tev vajadzētu nolikt mikrofonu, tev vajadzētu beigt repot, visi to sen jau ir pateikuši. Dzenis noteikti daudz pārliecinošāk repot, kas ir Darījus galvenais mīnus, ka viņš ļoti uztraucās un ļoti nepārliecinoši repo. Un es vairāk zinu par akapelu batliem nekā par BPM batliem, bet noteikti deliveries ir tas, kas ļoti daudz ko nosaka. Ja citur tās ir pauzes un izteiksmes, un te vairāk ir flows, vai ne? Bet, anyway. Tagad par raundiem. Pirmā beata, pirmais rauns, es domāju, ka viennozīmīgi Darījus vinēja. Tas bija ļoti karsts rauns ar ļoti labiem punchline. Lūdzu, klusumu nedaudz, lai Arčijs var visu pateikt. Jā. Es mēģinu garāk izteikties, vai visi saprot. Pirmā beata, pirmais rauns Darījus. Otrais rauns uz pirmā beata Darījus varētu vinēt, ja neaizmirstu tekstu, es tā domāju, jo bija pietiekoši tā kā, viņam it kā bija stiprāk, bet tas kopējais vibes, es domāju, ka tomēr Dzenis paņēma. Otrā beata, pirmais rauns, Darījus nomačīja tā, ka es domāju, ka tur jau ir viss, bet pēc tam Dzenis atspēkoja par izmantotām rindām, par visādām lietām. Biju, teiksim tā, klausījies, dzirdējis kaut ko tādu, un bija tāds, ka es tiešām nezinu, kā to vērtēt, vai ne? Tur ir tāds, te ir pārliecinošāk un varbūt mazāk punchline, te ir riktīgi labi punchline, bet nepārliecinoši man bija tāds, fuck it, 4. rauns būs, un, diemžēl bija tā, kā bija, un tomēr pārliecība, deliveries un nesajaukšanās, es atdodu savu balsi par Dzeni. Ok, 1-1. Un pēdējais, bet ne sliktākais mūsu žūrijas loceklis ir Exposure, kas ir R&B un hip-hop mākslinieks. Exposure, iedodam Exposure lielu troksni! Pasaki, ko tu redzēji, ko tu domāji? Pavisam īsi. Darījus sulīgāki panči, patika upgrade flowos, bija flowi, ko es no tevis nebiju dzirdējis. Dzenim labi panči, nepatika, ka es dzirdu to pašu flowu. Es dzirdēju abos uz abiem beatiem to pašu flowu, un es dzirdēju to pašu flowu arī iepriekšējā batlā. Šeit bija tā, ka man patika Darījus labāk pirmajā pantā, dēļ sulīgākiem pančiem. Tavi panči arī man patika. Kā Arčijs teica, uz beigām tu atspēkojies, un tas, ka viņš nočakarējās, to visu ritīgi izgāza. Manu balss tomēr būs pār Darījusu šoreiz. Dēļ pančiem un dēļ tā, ka es dzirdēju dažādākus flows, ka viņš centās tā kā savādāk. Un es arī viņam jūtu progressionu no battle un uz battle. Tevis jūtu progressionu pančos, bet es gribētu no tevis flows dzirdēt savādākus. Ok, iedodam troksni reāli battle! 2-1 uzvarēja Darījus. Reāli mūs atbalsta T-Studio, mūs atbalsta Masterfoto, mūs atbalsta Jāgermeisters un XL Energy.